Re! Viss ēters ir te! Bet nu gan tas, ka, piemēram, Rīgā nesveicinās daudzstāvu namu iemītnieki, tas ir mīts, jo nesveicinās izrādās arī cilvēku uz ielas, nesveicinās parkos, nesveicinās teātros, nesveicinās sēņotāji, nesveicinās kur nu vēl teātrī, dodoties vai mazā veikaliņā. Un tad jautājums, kā labāk rīkoties? Vai tiešām sveicināties vai atbildēt otrādi? Moderns laikmets taču tagad nav laika. Un kā tas vispār ir nonācis līdz tam brīdim, ka nērts jautājums ir, kāpēc mēs nesveicināmies? Nomaļākās vietās pastaigas laikā satiekot pretimnācēju, tā vietā, lai sasveicinātos, mēs mēdzam novērsties. Vai tā ir nacionālā īpatnība vai tomēr neaudzinātība? Tā ir neaudzinātība patiesībā. Un es domāju, ka par šīm lietām ļoti maz runā, jo varbūt mēs runājam par to, ka jāienāk telpā un jāsasveicinās ar cilvēku. Nu, tad varbūt vēl to tā kā ielāgo. Bet to momentu, kad cilvēks ieteiksim ne rimī, kā es saku, jo rimī ieejot, mums nav skaļi jāsaka labdieni, loģiski. Bet ja mēs ieiesim vienā mazā veikaliņā vai mēs ieiesim mazā telpā, tad mums ienākot ir jāsasveicinās. Protams, ja mēs esam lauku teritorijā, piemēram, vai mežā, vai jūrmalas kāpās, vai mēs ejam kaut kur pārgājienā pa taku un tā tālāk, tad tas ir vienkārši pieklājīga cilvēka sevis cienīšana. Ja sanāk ģimenēs tradīcijās bija no rītiem sveicināties, vakaros mīļi sabučoties un novēlēt labu nakti, tad man tagad, diemžēl, ir jāsacina šad un tad, kad ģimenēs es to neredzu. Ziniet, to nevar ar tā mākslīgi, ka es tagad skriešu pa ielu un visu pēc kārtas sveicināšu. Nu, nē, kaut kā tas ir. Nu, jāiejaudzina arī. Sasveicināt. Nu, sākot ar kaimiņiem, kas tur dzīvo teiksim, kāpņu telpā mājā. Dažkārt pasveicinot nepazīstamu cilvēku un redzot viņa reakciju, neviļus rodas iespējas, ka viņš to uztvērs kā ielaušanos savā privātajā telpā. Es domāju, ka sveiciens nekādā veidā nevarētu negatīvu enerģiju privātajā telpā ienest nevienam cilvēkam, ne teātrī, ne liftā, ne lidmašīnā, kad cilvēki apsēž, jo cilvēki sēž, lido citreiz pat 11 stundas. Tātad viņš jau 11 stundas atrodas. Tā ir tāda mazā telpa faktiski. Ja? Pasaules teātros tas ir tāda, kā ikdienišķa daļa. Tieši tāpat kā veikalos sveicināties vai transportā, tad Latvijā es arī to piekopu, es arī to daru. Un savukārt reakcijas, kuras es piedzīvoju, ir gan mulsinošas, gan tiešām smieklīgas. Kad cilvēks satrūkstās, vakar, sveiki, apmēram, ko tev no manis vajag? Es taču tev nepazīstu. Tā reakcija ir tā, un es tik mīļi iesmējos, es teicu, piedodiet, es jūs tikai pasveicināju. Un viena kundze man vienreiz jautāja, vai mēs esam pazīstami? Es teicu, nē, mēs tiešām neesam pazīstami. Es piedodiet, ja es jūs satraucu vai satraumēju. Es tikai jūs pasveicināju, jo mēs sēdēsim, skatīsimies brīnišķīgu izrādi, un tas ir tikai un jauki. Un tad viņi teica, jā, man par to ir jāpadomā. Mēdz gadīties, ka kaimiņš sveicienu neatņem, vai nākamreiz viņu nesveicināt? Viņš sevi neciena, bet jūs sevi cienat. Un jūs sveicināt. Patiesībā ir tāds divas galējas grupas. Viena, kura tiešām nesveicinās vai ļoti pavirši, un tātad šie cilvēki, acīm redzot, vispār dzīve ir ļoti pavirši, un viņiem ir tādas virspusējas iespējams vērtības. Un otra daļa, kas to dara ļoti iztapīgi, ļoti pārspīlēti. Lai uzlabotu apkalpošanas kultūru un nodrošinātu personīgāku pieeju, arī Latvijas lielveikalos nesenā pagātnē ieviest uzvedības etiķeti, kas paredz, ka kasierim jāsasveicinās ar klientu. Kasieris vidēji dienā apkalpo vairāk nekā 300 cilvēkus, un var gadīties, ka cilvēku plūsmā kādu varbūt nav pasveicinājis. Un tad šis iedzīvotājs un pircējs, kas atnāca pie mums uz veikalu, var justies apbēdināts. Taču kasieri vienmēr priecājās arī tad, ja klienti atņem šo sveicienu un arī viņus pasveicina, jo ne tik bieži arī klienti pasveicina kasierus. Kāda kasiera esot pat veikusi eksperimentu, visu dienu skaitījusi, cik cilvēki atņems viņas sveicienu, un rezultāts bija šokējošs – tikai 2. Bet kā vispār būtu pareizi sveicināties? Visādā ziņā ir tā, ka es ieteiktu latviešiem lietot vārdu sveicināt.
Jo vārds sveicināt mēs varam lietot apais 24 stundas, un mums nav jāstās pulkstenī. Vai pulkstenis ir no 6 līdz 12, no 12 līdz 18, vai no 18 līdz 24. Mūsdienās mēdz teikt, ka nekas nav par velti, kam es gluži nevaru piekrist, jo par sveicieniem taču nav jāmaksā. Tad kāpēc, lai mēs nesveicinātos biežāk?